Es esmu Ledu ielu uz tur pie Stokmana, kur kanāla, mēs tur Redvīnu. Teicu, tur atkusnis, jā, lai tur stāst, ko grib. Un Jānis bija atradis bērniņos svina pulveri, un viņš gribēja pamēģināt, kā ir, kad viņi ieber uguni. Tur nākamajā brīdī viņš jau bļāva, krita zemē, viņu tur apdzēs un ievelk istabā. Bet sniegs bija ļoti daudz sasniedzis, un es metu no jumta salto. Un tad tur bija ledus īstenībā, un es metu, es nokritu, un tad man aizstās ļoti ātri elpa. Braukāju ar ūdensmoci ar tā piepušamo matricēs mugrē, un mani vilka, un tur bija pontons priekšā, un tieši es ar kāju ietriecos tajā pontonā. Braucām ar draugiem, un mašīna nebija tehniskā kārtībā. Visi bija iedzēruši, un lielā ātrumā iebraucām grāvī. Un kopš tā laika es salauzu muguru. Pie viena ezera vienkārši tāpatās, meklējām, kur izklaidēties. Un tur vienkārši barā sēdējām, tur dzērām aliņus, un tur vēl kādu satikām. Vienkārši tāpat parasti piekdienu. Arī Lietu un negaisā glābēji turpina meklēt vakara Buļļupes un Lielupes satekā noslīkušo laivotāju. Autovadītājs pat neapstājās, lielā ātrumā no notikuma vietas aizbēga. 5-gadīgais puika kopā ar māmu drošā solī šķērsoja gājēju pāreju, bet jau nākamajā mirklī atsitās pret ķiršsarkanu BMW. Mazdārziņa ciematā Olēnē šorīt kādā pirca ēkā atrasti 3 jauniešu līķi bez redzamām vardarbības pazīmēm. 6 gadus vecais zēns ar māsu ledu ielūza vakar vietā, kur ezerā ietek upīte. Māsu, kas vēl turējās virs ūdens, izvilka. Zēnu nepaguva. Katru dienu 10 bērnu gūst traumas, barā un vientulībā. Pētot pasauli vai pierādot sevi draugu priekšā. Apdedzinoties, nevietā šķērsojot ielu, uz galvas lecot neiepazītā peldvietā. Daudzas no šīm nelaimēm varēja nenotikt. Tās radušās pašu bērnu un jauniešu izraisītās bīstamās situācijās. Parasti viņš uz skolu iet ar draugiem. Torīt Kristaps aizguļas un steidzas viens, pa īsāko ceļu. Aiz garās mašīnu rindas viņš pamana savu tramvaju. Viņš tā steidzas, ka aizmirst paskatīties, vai mašīnas stāv vai brauc. Tā kā mani notrieca, es gaisā gandrīz apsveidu riņķi. Un ja nebūtu muguršoma, tad man būtu lausta mugura. Es nokritu uz asfalta. Un man bija galva pārsista un izmižģīta roka. Un šoferis mani nonesa malā un izsauca ātro palīdzību. Kristapa pagalmā dzīvo gandrīz 30 bērnu. Katram no viņiem ir savs stāsts par bīstamām situācijām uz ceļa. Gājēji pāri. Es nepaskatījos uz nevienu pusi, gan labo, gan kreiso. Un tad es gāju, un no labās puses man brauc fūra, un gan man varēja notriekt. Ļoti tuvu bija diezgan. Viņi nebremzē, viņi vienkārši brauc un uz pēdējos solis. Ja es nebūtu skrējis, tad viņi man varētu notriekt. Visbiežāk bērni iekļūst ceļu satiksmes negadījumos kā gājēji. Viņi aizmirst pašu pirmo drošības likumu uz ceļa. Pirms šķērso ielu, vienmēr paskaties uz abām pusēm, vai tev netuvojas mašīna, motocikls vai velosipēdists. Tas jādara arī tad, ja stāvi pie gājēju pārējas. Daudzreiz jaunieši uzskata, ja ir zīme, es eju pāri un tu stāvi vadītāji. Bet ja vadītājam bremzēšanas ceļa un apstāšanās ceļa nav, tad viņš var tikai pukoties, bārties un varbūt lamāties mašīnā, bet apstādināt transporta līdzekli viņš nevar. Jo pilsētas apstākļos 50 km/h braucošai mašīnai apstāšanās ceļš labos laika apstākļos ir apmēram 25 metri.
Ja to metru nav, tad vadītājs ir bezspēcīgs. Es braucu ar riteni pa ceļu, man ir tiesības, jā. Es braucu, un tad man mašīna priekšā izlīda. Labi, ka manas abas divas bremzes strādājas, pie pašas mašīnas apstājos. Tā es būtu ietriecējis un pārdodājis pāri. Un vai tas, ka tev ir tās tiesības, tev arī vairāk tā kā disciplinē? Tu apzinies, ka tev ir arī tiesības un pienākumi uz ceļa? Jā. Es ievēroju arī visus satiksmes noteikumus. Ka man nebija tiesības arī braukāt pa ielām, bet tas nebija tik droši. Ja man apstādina policija. Velosipēdisti, tāpat kā gājēji un motociklu un mopēdu vadītāji, ir mazais sargāti uz ceļa. Viņus sargā tikai pašu zināšanas. Lai vadītu velosipēdu, tev jānokārto eksāmens un jāiegūst vadītāja tiesības ceļu satiksmes drošības direkcijām. To var izdarīt jau no 12 gadu vecuma. Tas tev ļaus justies drošākam un zinošākam uz ceļa. Atceries, sevi jāsargā arī tad, ja sēdi mašīnā. Vienalga priekšā vai aizmugurē, noteikti piesprādzējies. Mašīnai strauji bremzējot, nepiesprādzējies pasažieris lido uz priekšu tādā ātrumā, kādā mašīna brauca pirms bremzēšanas. Šādas traumas ir ļoti bīstamas, tāpat kā braukšana reibumā. Jā, mocis bieži neesmu braucis dzērumā, bet ir gadījies, bet parasti netik traki. Ar mašīnu? Ar mašīnu es esmu braucis tā, ka es nemaz neatceros, ka es esmu braucis vispār. Tad it kā nekas negadījās. Bet varētu atgadīties. Varbūt arī ne man gadīties. Kaut kas slikts, varbūt kādam citam. Vietā, kur Matīs dzīvo, ceļu policija iegriežas reti. Vietējie jaunieši to izmanto. Viņi saķīlē vecās mašīnas un dodas ceļā, daudz neprātojot, vai mašīna ir braukšanas kārtībā un vai paši ir spējīgi to novaldīt. Tas jau bija hronisks ieradums līdz kādai piekdienas naktī. Kā jau jaunieši tur visi tusējās, iedzeršana, tur meitenes, auto, protams. Tādi pazīstamie visi. Bijām 8 mašīnā, mazā mašīnā. Es vēl biju bagažniekā ielīdis, arī muļķības pēc. Kaut gan pirms tam es biju braucis daudzreiz bagažniekā vai uz jumta vai kā. Mašīna nebija tehniskā kārtībā, visi bija iedzēruši un lielā ātrumā iebraucām grāvī. Un kopš tā laika es salauzu muguru. Tagad Matīs pārvietojas ratiņkrēslā. Nesen viņš uzaicināts kādā skolā runāt par drošību un atbildību uz ceļa. Tomēr viņš uzskata, ka jaunieši brīdinājums no malas nedzird un nesaprot. Arī par sevi pirms avārijas saka, es biju idiots. Tāda vieglaprātība vienkārši. Es domāju, te visiem jauniešiem, jaunākiem pa mani, tur varbūt arī pat vecākiem, ir tāda diezgan liela vieglaprātība pret dzīvi. Un ja nedomā par tajām lietām, tad, kad viņi ir iedzēruši vai tur visi tur klausās, tur brauca mašīna, skaļa mūzika, skan visi baigi forši. Neviens jau par to nedomā, ka tas ātrums, viņš ir foršs, viņš ir sasodīts foršs, bet viņš dažreiz var daļa tā ziepes sanākt beigās, un kad dažreiz jāpiesargājas īstenībā. Atceries! Neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Zvanot uz šo numuru, operators tālāk savienos ar tev vajadzīgo dienestu, ātro palīdzību, ugunsdzēsējiem vai citu dienestu. Transformatoru apakšstācijai pie Slokas pamatskolas tika uzlauztas durvis. Diemžēl neviens par to nepaziņoja Latvenergo darbiniekiem. Tas 13 gadus vecajam Artūram gandrīz maksāja dzīvību. Ziņkārs Dzīts puika ielīd paskatīties, kā strādā elektrības skapis, bet nākot ārā, viņš pieskārās strāvai. Apdulis. Sāpēja, bet nebija spējīgs paraudāt neko. Kā transā apmēram. Bet it kā visu atceros. Nelikās, ka stundu gulēju uz zemes. Pēc tam sāku kustēties, bļauju, neviens nenāca, sāku stresot. Pēc tam centos piecelties. Piecēlos un domāju, ka es nevarēšu paiet un apgāzos atkal speciāli. Pēc tam sāku rāpot līdz pat tām grantīm, kas tur bija pa to saknēm visām. Un pēc tam tikai piecēlos. Tāpēc, ka man ceļi sāka spiest piecēlos pie vārtiņiem tur un iegāju pateicu, lai izsauc